Parunāsim par dzeršanu. Tieši tā, par darbības vārdu dzert. Varētu uzskaitīt, ko mēs parasti dzeram. Sulu, pienu, kefīru, alu, varbūt arī kādu kokteili. Bet dzert var arī jogurtu, par ko mēs bieži vien piemirstam. Grūts sākums un ilgstoša pieredze, kas gūta no citu ražotāju ieteikumiem un izstudētas literatūras. Nebeidzami eksperimenti un daudz izlietu izejvielu, līdz iegūts īstais gala produkts, ko pircējs pazīst kā dzeramo jogurtu Jogo. Kā katrai saimniecei uzcepot kartupeļus, viņi sanāks nedaudz savādāk, tā katram ražotājam šo jogurtu ražojot, tomēr ir kaut kāda savu knifiņu un ir kaut kāda specifika. Tāpat kā uz citām iekārtām ražojot pēc vienas un tās pašas receptūras, tomēr tas gala rezultāts būs savādāks. Biespiens un krējums ir produkti, kurus ražojot maza piensaimniecība izdzīvot nespēja, jo rit sīva konkurence ar lielražotājiem. Tāpēc bija jāmeklē veids, lai zemnieku saimniecība Braslas, kā sīkražotājs, varētu ar savu produkciju konkurēt tirgū. Proti tirgū bija jāvirza kāds nišas produkts, un šajā gadījumā tas ir saimniecības izstrādātais dzeramais jogurts Jogo. Nereti šāds nišas produkts prasa lielu roku darbu, kas nav izdevīgi lielajām ražotnēm, bet mazajām tieši pretēji tas ir parocīgi, attīstot savu biznesu. Ražotie jogurti ir zemnieku saimniecības Braslas stūrakmens jau kopš 1995. gada. Mazā saimniecība ir ģimenes mantojums, lai gan vēsturiski šai vietā ir bijis mežs, vēlāk svaru māja, kur svēra lielās mašīnas, līdz izveidota piensaimniecība, kurā līdz šim brīdim ražo jogurtus, iebiezināto pienu, uz uguns grilējamo cepamsieru un citus piena pārstrādes produktus. Tālūk ik rītu piena piegādātājs atved uz Braslām pienu, kur to pārpumpē piena cisternā. No tās pienu pa veidiem sadala atbilstošajos katlos. Vienā top iebiezinātā piena deserts, citā jogurts. Jogurta katlā pienu karsē, līdz tas sasniedz pasterizācijas temperatūru, kas pēc saimniecības izstrādātās receptūras ir 85 grādi pēc Celsija. Kad piens uzkarsēts, tālāk jāsasniedz pretējais efekts, jeb tas jāatdzesē līdz 42 grādu temperatūrai. Atdzesētajam pienam pievieno jogurta ieraugu, tad šī piena masa netraucēti 4 stundas rūkst, līdz tā kļūst bieza. Noslēgumā deserta jogurtam klāt pievieno ievārījumu, bet dzeramajam jogurtam sīrupu kopā ar Braslās ražoto augļu sulu. Jogurtu pilda pudelēs un diennakti tur augstuma kamerā, kur tas pilnībā nogatavinās. Tālāk jau gatavais produkts nonāk veikalos, tostarp arī pie pircēja. Prasīgākie pircēji var izvēlēties dzeramos jogurtus ar aprikožu apelsīnu vai arī plūmju ķiršu sulu. Jogurta kārumnieki pēdējā laikā ļoti iecienījuši arī izlejamos jogurtus ar auzu pārslām un rīvmaizi. Taču piedāvājuma klāstā ir arī bifido jogurti, kā arī deserta jogurti ringla ar šokolādes gabaliņiem. Par jogurta izgudrošanu varam pateikties senajiem Balkānu un Kaukāza valstu iedzīvotājiem, kur to agrāk sāka gatavot no kāzas piena. Vērtīgais produkts jogurts noderīgs daudzās dzīves situācijās, kad, piemēram, nav laika gatavot, bet gribas ēst. Bez tām jogurtā ir visas tās pašas vērtīgās olbaltumvielas, kas pienā. To izmanto gan dažādos ēdienos un arī kosmētikā. Jogurts palīdz attīstīt dabīgo imunitāti un normalizē zarnu trakta mikrofloru, sevišķi maziem bērniem. Matus mazgāt neviens nav iedomājies, bet ir zvanījuši jaunās māmiņas un vaicājuši, vai šo jogurtu var dot zīdēniem. Uz ko es liekot roku uz sirds, es atbildēju viennozīmīgi jā, jo dzerot šo jogurtu ir izauguši ap 2 mani bērni un viņiem nav bijušas nekādas alerģijas vai kādas savādākas plaknes lietojot šo produktu. Visvairāk Jogo jogurti un pārējie Braslu saimniecības gardumi nonāk 21 piena vīrs veikalā visā Latvijā, kuriem janvārī piebiedrosies vēl arī 22. Veikalu tīkls izveidots pirms pusotra gada, ar mērķi būt pircējiem tuvāk un vienmēr piedāvāt tikai svaigu produkciju. Piena vīrs veikala priekšrocība ir tā, ka ražotāji var preci nepastarpināt piegādāt pircējiem patiešo uz tirdzniecības punktu. Līdz ar to cena šajā veikalā pircējiem ir daudz draudzīgāka, jo tiek izslēgti starpnieku piegādātāju pakalpojumi. Katru dienu šajos veikaliņos tiek piegādāta svaiga prece no Latvijas ražotājiem. Gribētos tomēr domāt, ka mūsu cilvēki ir kļuvuši patriotiskāki. Vai tas ir pateicoties daudz pieminētai krīzei, vai ir kādi citi iemesli, bet tomēr cilvēki ir jūtams aizvien vairāk izvēlās šos mazos vietējos veikaliņus. Es domāju, ka vispatiesākā pircēja atsauksme, ko viņš atstāja ar savu maciņu.
Es domāju, ka tas ir viennozīmīgi. Un, ja šī līkne, ko mēs redzam apgrozījumā, pastāvīgi iet uz augšu, tad es domāju, ka tā tomēr ir tā pamata atsauksme. Ja cilvēkiem nepatīk, tad jau droši vien, ka viņi nenāk. Gudrs pircējs zina, ka pērkot izlejamo produkciju, viņš nemaksā par iepakojumu un saņem kāroto produktu daudz lētāk.